Docēju kursu ievads komunikācijas teorijās, kuru apmeklē vairāku studiju programmu studējošie, kas nozīmē, ka jau pašā sākumā tās grupas nav līdzvērtīgas pēc lieluma, jo grupās bija 11 studējošie, bet bija arī grupas, kurās jau ir tuvu pie 30 studentiem un pat vairāk. Ja iepriekš semināros studējošiem bieži vien bija jāgatavo individuālas prezentācijas, pat tikai pāris slaidu garumā, tad no šīs pieejas es mēģināju atteikties un īstenībā samazināju tādu individuālo prezentāciju īpatsvaru, jo tiešām rēķinoties, ka ir pieejams šīs 90 minūtes, tad tiešām tas tika atstāts tādiem noslēguma darbu prezentēšanai, par kuru tiek iesniegts arī pēc tam rakstisks vai no esejas vai referāta tipa darbs, lai pēc tam varētu arī novērtēt tādas konceptuālākas šīs zināšanas un spēju strādāt ar to, kas varbūt prezentācijā tiek ļoti vispārīgi, konspektīvi pastāstīts. Un pie prezentāciju veidošanas arī mācījos no savām kļūdām, jo ar vienu grupu es konstatēju, ka ļoti daudz laika, piemēram, tiek patērēts atverot šīs prezentācijas rādīšanas režīmā, jo studējošie viņas noglabā savos e-pastos, kas pēc tam prasa dubultas, trīskāršas autentifikācijas. Tad jau uz nākamo semināru, kad es biju šo fiksējusi, es ieviesu jaunu kārtību, ka studējošiem ir iepriekš jāiesūta šie darbi, es tos uzlieku uz mākoņu platformas, un visiem viss ir pieejams, tikai nāc un prezentē un atver savu darbu. Vienmēr, kad mēs runājam vispār par grupu darbu kā tādu, rodas jautājums, kā mēs novērtējam šo individuālo ieguldījumu konkrētās grupas sniegumā un tā tālāk, bet man šķiet, ka ir ļoti svarīgi paskatīties kopumā kursa griezumā, kā mēs esam veidojuši mūsu vērtēšanas sistēmu, no kādiem darbiem, no kādu prasmju apguves un to novērtēšanas mēs varam izlikt šos vērtējumus. Konkrētajā kursā, ko es docēju kopā ar savu kolēģi Ilvu Skulti, mums bija ļoti diferencēta šīs vērtējuma sistēma. Bija darbi, kuri bija veicami patstāvīgi, katru mēnesi, piemēram, apgūstamā literatūra, par kuru ir e-studiju vidē aizpildāmi testi, kas motivē studējošos lasīt un apgūt šo literatūru, iepazīties ar teorijām un tādā veidā būt jau sagatavotiem darbam grupās un semināros. Un paši semināru darbi nevienmēr tika vērtēti ar atzīmēm. Manā gadījumā semināru apmeklējums bija obligāts, un kā es studējošiem teicu, jūs jau atnākot uz šo semināru, esat nopelnījuši jau uz semināriem, jūs esat nopelnījuši 1 balli, un tad es vērtēju arī šo aktivitāti semināros, bet arī tur es mierināju studentus un teicu, ja jūs esat atnākuši, visdrīzāk jūs esat nopelnījuši arī jau 2 balli, jo vienkārši šīs mācīšanās metodes būs tādas, ka jūs vienkārši nevarat neiesaistīties, līdz ar to jūs būsiet līdzdalībnieki šajā mācīšanās procesā, jūs aktīvi iesaistīsieties, līdz ar to jūs arī strādāsiet ar šo apgūstamo saturu. Noteikti strādājot ar lielākām grupām, patiesībā ar jebkuru grupu, docētājiem noteikti būtu jābūt aktīvam līdzdalībniekam šajā procesā. Tiešām ar tām lielajām grupām strādājot, kad varbūt viņi vairāk darbojas tādās mazākos klasterīšos, mazākās grupās vai pāros, ir ļoti svarīgi, ka docētājs ir aktīvs, ka notiek pārvietošanās pa telpu, ka varbūt neiejaucas šajās diskusijās docētājs, bet tomēr viņš dzird un ja akurāti redz, ka ir kaut kādi pārprasti termini, koncepti, kaut kas nav saprotams, tad var iesaistīties un palīdzēt saprast vai padiskutēt un mēģināt studējošiem pašiem nonākt līdz tām pareizajām atbildēm, bet noteikti šis nav tas gadījums, kad mēs ieejam lekciju telpā un uzdodam uzdevumu un paši sēžam un gaidām 20-30 minūtes, kamēr tiks izdarīts, tad mēs esam aktīvi klātesoši šajā procesā, kas arī ir jāizmanto kā šī satura nodošanas forma.
nonākot šajā jaunajā vidē, jaunajos apstākļos, noteikti es ieteiktu pārskatīt šo savu metožu klāstu, ar kurām mēs strādājam, jo iespējams kaut kas no iepriekšējā vairs nebūs pats efektīvākais un piemērotākais, bet noteikti līdzvērtīgas aktivitātes, līdzvērtīgu rezultātu mēs varam panākt ar citām metodēm. Līdz ar to es novēlu eksperimentēt jums un, ja atrodam, ka kaut kas ļoti labi strādā, tad dalamies arī ar pārējiem.